Sveiki, sveiki, sveiki. Šodien es gribu mazliet pastāstīt tādu īsu skicīti, kāpēc tas tā notiek un nenotiek savādāk. Saistībā ar slimībām, jā, ar locītavām, ar kauliem un ne tikai. Tas pa lielam viss ir saistīts viens ar otru, vai ne? Piekritīsiet, ka mēs esam viens vesels organisms. Un no tā viss arī tas izriet. Tātad, ja mēs pieceļoties no rīta, mēs darām to pašu, ko mēs iesākuši darīt, kā mēs tur ejam, vai tur kaut ko darām fiziski vai nedaram, vai mazgājamies vai nemazgājamies, bet savs ierastais cikls ir sācies. Un tad ēdam brokastis, tad ejam uz darbu vai vedam bērnus vai vēl kaut ko, jā, tad ikdienas cikls ir iesācies. Un ja šis cikls ir tāds, kāds viņš ir, un no šāda veida cikla veidojas kaut kāds diskomforts, tas nozīmē, ka tiek darīts kaut kas ne tā, ir darīts kaut kas cits, savādāk. Nu, lūk, šajā cikla laikā, kad notiek šī diena, ko mēs darām no dienas dienā, un mums rādā arī laika gaitā dažvien dažādākas zīmes, lai mēs to varētu pamanīt un saprast, kad ir kaut kas jāmaina. Bet, kā jau mēs visi cilvēki, dzīvi un dabiski, vai ne, mēs tās zīmes īsti neredzam, nelasam, vai arī kaut ko redzam, kaut ko ne tā izlasam, varbūt arī izlasam, jā, un redzam to, vai ne? Arī tā ir. Bet pārsvarā lielākoties neredzam tās zīmes. Piemēram, man no dzīves, no rīta pamostos, bija jābrauc garā braucienā, un pamostos, un es redzu, jūtu, kad būs policija uz ceļa un apstādinās, jā.